So you got next door, walk 25 miles. Come on, let's get high. Bet ļoti daudz tā mašīna bezapstāvāta. Tikai iebraukam tā mašīna iekļūt. Bet savā ziņā tu šodien vasars autobus Subaru motoru. Paldies Dievam, lai ir to pārraidināt radios uz Lielijas skatītājs. Auto pārpaldieks. Rallijas stāsti, nu tad ir rezultāts rēķināšanas un izvērtēt, kā tas šodien ir veicies. Zinām, ka tā pirmā vieta ir viena, un uzsēdz daudz seķi. Tad es gribēju teikt tos vārdus, ka puikas, tas nenozīmē, ka jūs kāds esat slikti braucēji vai slikti sportisti, nē, nebūt nē. Bet nu tāpat kā šovos, tāpatās arī dažādos konkursos, nu kāds tomēr ir labākais, kāds paliek tālāk. Uzvarētājs ir viens, kurš saņems balvu, bet es domāju, ka kopumā uzvarētāji ir visi, jo jūs esat šeit daudz iemācījušies, un gal galā nākamgad būs jaunais akadēmiskais gads, un jūs varēsiet turpināt. Arī šogad mēs redzam tos, kas jau startēja pagājušā gadā, piedalījās mācībās, un, protams, arī rezultāti ir labāki. Tātad novēlējums, panākums politiskajā dzīvē, un, protams, arī mācībās, jo jūs visi vēl mācīties. Tā trešā vietā Ģirds Vītiņš. Aplausi otrā vietā Kristaps Felmans. Pagājuši sapratu, ka šis ir lielisks projekts, kurā ir mērķiecīgi jāstrādā, lai sasniegtu rezultātu. Un šitā sezonas sākumā arī mums bija viens mērķis nospraust. Un pateicoties daudz labiem cilvēkiem, kā arī Jānim Vorobjovam, mēs nonācām pie šī mērķa. Un patiešām ir patīkams gandarījums, un tagad būs jācenšas attaisnot uz mani liktās cerības. Esam ļoti priecīgi par šo aizvadīto sezonu, ka jaunieši centās un darīja, un tiešām arī finālā bija tā, ka bija man tādas domas, ka visi ir pilnīgi vienādi tajā finālā likās. Bet, protams, ņemot vērā bišķiņi arī visu iepriekšējo šī gada rezultātus, braukšanu, atlases kārtas tests un vispārējo, es domāju, ka viņš ir tiešām objektīvs, un tā arī galu galā tiesneši un žūrija ir lēmusi. Gribu teikt, ka par Emīlu kā cilvēku, ka viņš ir ļoti, ļoti mērķiecīgs un ļoti, ļoti tāds, nu, uz mērķi tendēts cilvēks, tā kā es ceru, ka, ja izdosies arī iemācīt kaut kādu ātrumu lielāku, viņam varbūt vēl tādas labāk braukšanas iemaņas tests, iemaņas prasmes. Es domāju, ka viņš būs ļoti labs braucējs un ļoti labi iedarēsies mūsu komandā. Projekts turpinās, un kā mēs redzam, ka Latvijas mobilais telefons arī ir ļoti apmierināts par šo projektu, un es ceru, ka sadarbība tiešām tuvākos gadus vēl turpināsies.